Labrīt! Vai dzirdat, kā dzied putni? Ir pavisam agrs rīts. Mēs esam Codas pagastā, Bauskas novadā, pašā Zemgales sirdī. Un esam īstās agronoma brokastīs, jo saule ir uzlēkusi apmēram pirms stundas. Esam šeit, lai atkal nedaudz atskatītos sezonā un parunātu vēl arī par darāmajiem darbiem. Kopā ar mani šorīt atkal ir Agrikons, Korteva un mēs, Jara Agronomes. Šajā agronoma brokastu epizodē mēs atkal nedaudz atskatīsimies sezonā, bet tomēr šodienas galvenais jautājums, par ko mēs gribam parunāt, ko mēs vēl varam darīt ziemas kviešu laukos, un mūsu fokus būs kvalitātes mēslojums. Ne katrs gads ir tāds, lai būtu vērts audzēt pavisam augstākās kvalitātes kviešus, bet šogad cena tā, par ko mēs varam saņemt par augstākās kvalitātes kviešiem, ir pietiekami atraktīva, un līdz ar to mēs ar Gati un Daigu arī parunāsim par iespējamajām darbībām, par to, ko mēs vēl varam izdarīt. Šobrīd ir beigti visi darbi, kas ir saistīti ar nezāļu ierobežošanu ziemā laukos, un Inese mums sniegs īsu atskatu, savu pieredzi par to, kāds tad bija šī sezona tieši no šī skatu punkta. Jā. Kā redzam, uz mūsu brokastu galda ir īsts Jāņu pušķis. Varētu teikt, ka kārtējo reizi gads no gada un pavasaris no pavasara atšķirās. Bet arī šī pavasara galvenais secinājums ir tas, ka ziemāju laukos, gan rapsī, gan kviešos, nezāļu ierobežošana jāsāk jau rudenī. Un nenoliedzami esam ļoti visi pārliecinājušies par belkāra metazemikas efektivitāti, jo šis pavasaris ar mazliet netipisko 20 grādu temperatūru aprīļa vidū, kurai sekoja jau zemākas temperatūras un pat sniegs aprīļa 2. 3. dekādē, parādīja to, ka auga attīstības stadijas ļoti strauji iet uz priekšu. Un tas ir tas, kurā brīdī būtu jāveic nezāļu ierobežošanas smidzinājumi. Un mums ir labs risinājums Corvetto, Lontrels, Galera, bet temperatūras nevienmēr ļāva to izdarīt optimālajā laikā. Un tas pats attiecās arī uz graudaugu sējumiem. Rudens smidzinājums nezāļu ierobežošanā ir patiesībā obligāts. Un mums ir patiesas prieks par ļoti pozitīvajām, labajām atsauksmēm par mūsu rudens herbicīdu Elibris. Bet mainoties audzēšanas tehnoloģijām, mainoties tām, kad aizvien plašāk strādājam bezaršanas tehnoloģijās, mēs saprotam, ka nezāļu ierobežošanas darbi paliek aizvien vairāk un vairāk. Un bieži vien nākas secināt, ka nevienmēr pietiks ar labu, kārtīgu rudens herbicīdu, kas ierobežo gan viendīglapi, gan divdīglapi nezāles rudenī, un ka pavasarī mums atliks ierobežot tikai pavasarī dīkstošās divdīglapi nezāles. Nereti nākas saprast, ka šādi cross-spektrum, jeb viendīglapi un divdīglapi herbicīdi obligāti ir jālieto arī pavasarī. Un arī šeit nenoliedzami Kortevai tiešām ir labs piedāvājums. Jau klasiski zinām, kā ierobežot un cīnīties ar rudzusmilgu. Savukārt aizvien vairāk mēs sākam dzirdēt, saņemt jautājumus un uz lauka pamanīt tādu nezāli kā lāčauzu sugas. Ja mēs runājam par mīksto vai rudzu lāčauzu, tur mēs bišķīt mierīgāk varam to uztvert. Savukārt, ja runājam par neauglīgo jumtauzu, tā ir tiešām diezgan grūti ierobežojama, bet arī tāpēc mēs turpinām gan izmēģinājumus, gan savas rekomendācijas pilnveidojam, lai saprastu, kā veiksmīgāk ar šo nezāli tikt galā. Bet, ja mēs runājam par divdīglapju nezālēm, tad, jā, šis, teiksim, ar nokrišņiem bagātājs pavasaris jau no ziemas sezonas un atkal atkārtoši netipiski siltās temperatūras varbūt veicināja tādu nezāļu pamanīšanu, kas netika pamanīts citos gados. Un šeit vairāk es gribu pieminēt, kad sākam pamanīt laukos gandrenes, mēs sākam pamanīt laukos plaukšķenes un citas nezāles. Un arī šeit tas pats stāsts kāds par ziemas rapsi, kad ir ļoti būtiski nezāles ierobežot mazas, aktīvi augošas. Zemās temperatūrās veiktie smidzinājumi nevienmēr mums būs ar tik perfektu efektivitāti, kādai tai būtu jābūt. Un
Bet te ir labā lieta tas, ka es gribu teikt, joprojām mēs varam teikt, ka jaunā darbīgā viela Arileks, viens no lielajiem plusiem šai darbīgai vielai ir tas, ka viņa sāk strādāt uz daudzām nezālēm jau samērā zemās temperatūrās, sākot jau no +2, bet es teikšu, ka drošāk +5 grādi gaisa temperatūra. Un ja mēs zinām, ka ļoti daudzi herbicīdi aktīvās vielas sāk strādāt no +10, +12 grādiem. Un savā starpā mēs ar kolēģiem jau runājam, tad, kad cilvēks uz lauka var justies ērti krekliņā ar īsām rokām, tad ir īstais laiks, kad arī herbicīdu uzņemšana nezālēs ir visefektīvākā, tīri temperatūras ziņā. Vēl mazlietiņ par rudzupuķi. Jau kuro pavasarī nākās manīt, ja nezāles, ieskaitot rudzupuķi, nav sāktas ierobežot jau rudenī, bet viņas ir rudenī sadīgušas, pārziemojušas. Un pavasarī viņas vairs nav maza rozetīte, bet jau ir spēcīgs augs. Un ja vēl mēs mazliet kavējamies ar nezāļu ierobežošanu tādu vai citādu iemeslu dēļ, tad nereti, es varu pat teikt, ka rudzupuķi jau ir savā ziņā koksnaina. Ar herbicīdu smidzinājumu mēs viņu piebremzējam, bet mēs kaut kā nepanākam to efektivitāti no darbīgajām vielām, kas patiešām strādā uz rudzupuķi. Un šeit ir atslēgas vārds maza rudzupuķa. Ierobežojam rudenī, un ja mēs tur ierobežojam pavasarī, tad cenšamies to darīt pēc iespējas agrākās stadijās, lai tas darbiņš būtu efektīvi padarīts, jo nereti nākās secināt, ka rudzupuķa ir tā kā piesista, pa galvu dabūjusi, bet pēc kāda laika starp kviešu vārpām mēs varam redzēt zilos, manuprāt, ļoti skaistos ziedus, bet ticiet man, neviens agronoms savos laukos rudzupuķi redzēt nevēlās. Tā kā jūs arī sākat ne tikai herbicīdu piegādāšanu, tas nozīmē, ka jūs ir pievēršat uzmanību citiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas vispār ir citu augu aizsardzības uzdevumu kontekstā šogad noticies? Jā, patiesībā, Corteva Agroscience vienmēr agronomiem un saimniekiem pamatā asociējās ar herbicīdu, ļoti labu herbicīdu piedāvājumu, tad mēs nākam ļoti tirgu ar spēcīgiem fungicīdu risinājumiem, un jau vairākus gadus tirgu ir mūsu fungicīds Verben. Un jāsaka, ka šis pavasaris atkal ar saviem laikapstākļiem varbūt vairāk laukos ir licis pamanīt tādu slimību kā miltras, ne tikai dzeltenplankumainību un rūsas patiesībā esam manījuši un pelēkplankumainību. Bet šajā kontekstā es gribu teikt, ka bija ļoti pareizi izvēlēties fungicīdu Verben, kura darbīgā viela ir izcila miltrasas ierobežošanai un arī citu slimību ierobežošanai. Bet varbūt es neklusēšu mūsu lielāko jaunumu, ilgi gaidīto. Pavisam drīz mēs Latvijas tirgū ir piereģistrēts un mēs piedāvāsim ļoti spēcīgu fungicīdu graudaugos. Apsveicam! Paldies! Gatis mums ir apsolījis izstāstīt, kā augos veidojas proteīns, bet tas nenotiek šodien un nenotika vakar. Tas sākas jau agri pavasarī. Tas viss ir saistīts ar kopējo slāpekļu mēslošanu. Gati iezīmē šo ceļu, sākot no pavasara līdz šim brīdim, ko mēs varam vēl darīt vai varējām darīt, lai augos būtu augsts, kviešos būtu augsts proteīna saturs. Jā. No proteīnas kopumā, protams, tā pamata apjoms proteīnam veidojās no visas veģetācijas perioda, cik augs labi ir attīstījies, sākot no rudens, cik labi viņš ir bijis nodrošināts visā veģetācijas periodā. Un no visu pārējo barības elementu pieejamību, attiecīgi augsnes dzīvīgumu ar mitrumu, siltumu un tā tālāk. Tas iezīmēs to, vai saimniecībai vispār virziens ir 12, 13 vai dažkārt 15% proteīns kopumā. Bet tas, ko var ietekmēt ar pēdējo pašu proteīnu mēslošanu, tad tas ir savas virzības pusotra, maksimums pusotra, bet patiesībā kaut pus vai 1% robežās. Un jā, šogad tas būs diezgan aktuāli, runājot par pareizo termiņu. Parasti tirgū ir tādas sarunas un pārdomas par to, kas tad ir tā proteīna mēslošanas pareizais laiks, vai tas ir karoglapa. Daudzām saimniecībām ir šī pārliecība, ka tā ir karoglapa.
vai tas ir par vārpu. Mēs esam pārliecināti, ka tā ir mēslošana pa vārpu, tāpēc, ka karoglapas laikā, lietojot slāpekli, tad jārēķinās, ka vismaz puse vai ne pat 70% no slāpekļa vēl joprojām aiziet uz ražas veidošanu, kas ir vārpas pildīšana un izmēra. Un vienkārši, ja šī deva tiek lietota lielāka, tad veidojās tā pieredze, ka tas pārpalikums, kas karoglapas laikā tika mēslots, paliek arī uz pēcdziedēšanas periodu un tādajā gadījumā arī paceļ proteīnu. Bet tīri koncentrējoties uz to, kad slāpekļu papildu mēslojums paceļ proteīnu, tad tas būs tīri tad, kad ir vārpa ārā. Un tad tās devas attiecīgi arī var būt mazākas. Tad, ko nozīmē sagaidīt vārpu? Sagaidām vārpu, ka viņi ir pilnībā ārā. Nevis vēl tādā pusceļā, bet tai brīdī, kad ir pilnībā ārā, tad mēs zinām, ka šī mēslošana nostrādā tieši 90%, principā 89% no šīs devas uz proteīnu celšanu. Kā tā veidā tas proteīns uzlabojās? Bieži vien ir pārdoms par to, no kā tas veidojās. Un es tas speciāli ar izraku augu, lai varētu pievērst uzmanību tam jautājumam, kad visu veģetācijas periodu, augi augot, ražo cukurus, un tad ņemot barības elements no augsnes, sakrājot gaismas fotonus, veidojot ar šo enerģiju pārveidot proteīnos un cukuros, un šos cukurus izmanto masas veidošanai un izmanto saknes attīstībai. Ja patiesībā augi ne tikai attīst sakni, bet viņi baro šo augsnes mikrobioloģisko biomu, lai mikroorganismi pretim dotu barības elementus, un tādējādi veidojās šī sadarbība. Visveiksmīgāk ir izveidojusies raža, ja saimnieks visu veģetācijas periodu līdz šai vārpai nodrošina slāpekli papildu mēslo tik daudz, lai augam vēl joprojām būtu apetīte, un augam būtu vēl joprojām tieksme sadarboties ar augsni un dot cukurs arī augsnei. Tādējādi mēs panāksim vienmēr vispareizāko balansu starp saknu un zaļo masu. Bet tieši proteīna laikā ir jāpanāk tas, lai augi pārstāj šos cukurus izdot uz sakni. Un tajā brīdī, tad uz pa vārpu uzdodot slāpekli, mēs panākam īslaicīgu pārbagātību ar slāpekļu nodrošinājumu. Augam tas ir signāls, kad man sadarbība ar augsni vairāk nevajag. Man nav jādod cukuri mikroorganismiem un baktērijām, lai saņemtu slāpekli. Man šis slāpeklis pietiek, un tajā brīdī tā trešā daļa cukuru, kas vienmēr tika atdota saknēm, tā trešā daļa cukuru, tad principā pilnvērtīgs viss cukuru apjoms iet iekšā vārpā. Un sanāk tā, ka pat salīdzinoši maza slāpekļa porcija, kas ir iedarbojusies uz tā auga sajūtu, ir veicinājusi diezgan būtisku cukuru apjomu nonākšanu vārpā, un tad arī paceļās šis proteīna rādītājs par savu to 0,5% vai procentu uz augšu. Skaidrs ir tas, ka šī bāze proteīnam ir jāliek jau agri pavasarī. Protams, arī katrs gads atšķirās, un mēs varam arī nejauši nokļūt ļoti labā proteīna klasē, bez īpašas piedomāšanas. Protams, no tā ir atkarīgs. Ir šķirne atkarīga arī augsnes piegādātais slāpeklis. Es varbūt gribētu iezīmēt arī mazliet vienu vēl tādu teoriju vai arī praksi, ko, piemēram, stāsta zviedru agronomika. Ja mēs gribam virzīt precīzi tieši uz proteīnu visu lietoto slāpekli, ko mēs liksim trešajā papildmēslošanā, tad ir vērts veikt ļoti vēlu papildmēslošanu, kas ir 60. stadija uz augšu. Tas nozīmē to, ka šis slāpeklis, un ne tikai slāpeklis, bet mēs vienmēr iesakam lietot slāpekli kopā ar sēru, ies tīri uz proteīnu, jo tā vairs nebūs ražas vārpas pildīšana, tā jau būs proteīna veidošana. Man varbūt ir precizējošs jautājums jums abiem. Tu, Gati, minēji, ka kamēr vārpa pilnībā ir iznākusi, jautājums, cik būtiski ir vārpas ziedēšanas stadija, jo pēc manas pieredzes, tad, kad zied vārpas, mēs smidzinājumus neveicam. Vai tas attiecās arī uz slāpekļu smidzinājumu, ja papildu mēslošanu? Kvieši ir paša putas augi, patiesībā kvieši zied jau sākotnēji jau pašā vārpā iekšā, vēl kamēr viņi ir iekšā. Tā ziedēšana, principā, tā kā vārpa ir iznākusi, tad ir arī beigusi. Un ir vēl viens iemesls, kāpēc ir vērts sagaidīt, ka pilnībā iznāk vārpa. Ja mēs braucam ar granulētu mēslojumu,
viņš tādā pusfāzē iznācis ārā, ir vēl joprojām salīdzinoši jēls, tie apvalki ir vārīgs, jā, un tajā brīdī, kad tu strādā ar granulām, ir vērts sagaidīt, ka viņi ir pilnībā ārā, tad visi šie apvalki ir spēcīgāki, un tur nekādā gadījumā netraumē vairāk ar šīm granulām šos te graudus. Nevelti, mēs esam šeit divas precīzās mēslošanas kompānijas, Jara un Agrikons, un abām ir iespēja šo kvalitātes mēslojumu veikt ar mainīgu devu, un tad es Daigai vaicāšu arī izstāsti, kāda ir iespēja vēl precīzāk mēslot tieši ar atvārmu, ja mēs vēlamies iegūt šo kvalitāti labībā. Jā, runājot par precīzo mēslošanu, šis gads būs tas gads, kad noteikti atmaksāsies mēslošana ar mainīgo devu, jo mēs gan sākot no agra pavasara līdz pat šim brīdim redzam, ka lauki ir raibi, viņi nav vienmērīgi, un mēslojot ar kvalitātes mēslojumu, kas ir pieejams, atvārmi ir speciāli izvēlotās attīstības stadiju, kas ir pie vārpošanas. Mēs varam izvēlēties mēslošanas plānu kvalitātes mēslojumus, kas nozīmē to, ka mēs mēslojam lielākos augus vairāk un mazākos mazāk. Un tāda pati opcija ir arī izmantojot N-sensoru. Un šādi mēslojot, mēs panākam to, ka mēs mēslojam tos augus, kas patiešām spēcīgi un ar lielāku potenciālu iegūt lielāku proteīnu skaitli. Mēs tos mēslojam vairāk, un augus, kam ir mazāks potenciāls, mēslojam mazāk. Ar N-sensoru tiem, kam pieejams, tas ir ļoti vienkārši, bet ja ir iespēja kliedēt ar mainīgu devu, bet N-sensors nav pieejams, tad es iesaku lietot atvārmu aplikāciju, jo tur ir iespēja bez maksas izveidot mainīgā lietojuma devu kartes tieši slāpekļa mēslošanai. Gati, lai mēs nonāktu līdz šim brīdim, lēmumu pieņemšanā, iezīmē mazliet to pavasari īsi. Mēs esam par to runājuši, bet vēlreiz iezīmē. Šī sezona, kā teikt, tas, kas ir kopīgs visiem pavasariem, kad tie ir īpatnēji pie mums palikuši, bet šis gads noteikti ir īpašs ar to, kad bija, visi atceramies, straujos temperatūras kāpuma aprīļa pašā sākumā, kas bija pareizais termiņš daudzām rīcībām, sāk kaut ko uz tīrumu veicināt, darīt. Bet šī gada īpatnība ir tāda. Ir pluszīmīte mitruma nodrošinājumā, salīdzinājumā ar citiem gadiem ilgstoši. Bija lielāks mitruma uzkrājums, un šis mitrums daudz, kur Latvijā ir vēl pilnīgi noteikti optimum līmeņos ir palicis, un mēs šīs problēmas maija beigās, jūnija sākumā ar mitrumu neredzam. Ir atsevišķi reģioni, kur mitrums principā augsnē pašā ir uz pilnīgi kritiskās robežas. Bet tātad mitrums ir bijis labi, bet šī gada īpatnība ir zemās temperatūras, kas nozīmē, kā mēs to ievērojām, veicot monitoringus, mēs, protams, redzam to, ka vienalga kādas slāpekļa stratēģijas saimniecības ir realizējuši. Dažs labs ir izlietojis līdz maija beigām ir 80–90 kg, arī tādas saimniecības, kur tik tīri kādā laukā ir tikai tāda ir slāpekļa summa. Citas saimniecības ir 160 kg, bet visām kā vienām bija viena pazīme. Slāpeklis strādāja tikai tad, kad bija iestājies siltums. Neatkarīgi no tā, ja jūs lietojat lielas devas pie zemām temperatūrām, tas īsti neatsaucās uz auga attīstību. Bet tas atsaucās tieši tajā brīdī, kad šī temperatūra iestājās. Jo tad šis uzkrātais un papildus samēslotais slāpekļa rezerve veidoja tādu sprādzienu, principā, auga attīstībā, zaļajās masas kontekstā. Es nevelku paralēlis ar ražas veidošanos šī gadījumā, bet es runāju par to, ko mēs vizuāli redzam virs augiem. Mēs dažreiz nevērtējam, kas ir zem augsnes slāņos. Līdz ar to es varu iezīmēt par šo gadu. Es domāju, ka mums būs noteikti saimniecības, kuras lai vai ko ir darījušas, lai nebūtu veldres. Veldres būs, jo ir darījušas arī, lai veldres notiktu. Ja, un nevar to vairs apturēt. Tā kā mēs šogad, es domāju, veldres redzēsim. Tā pašā laikā mēs arī atsevišķās saimniecībās iepriekšējos raidījumos jau parādīja, cik mainīgi ir Latvija, cik raibi ir dažādi tā auga attīstība. Tā kā visiem neies vienādi veiksmīgi un diemžēl, kārtējo reizi diezgan raibi. Gala rezultāti būs kombainā. Man pašai būs interesanti vērot tās saimniecības, kas ir uzlikušas adekvāti zemu slāpekļa devu, bet mēs redzam potenciālu šobrīd uz lauka. Tas vienmēr ir visinteresantāk. Mēs, protams, varam ar lielām slāpekļa devām mēģināt panākt lielu ražu un labu kvalitāti, bet, manuprāt, daudz vērtīgāk ir monitorēt šos laukus ar N-testeri un saprast, kā uzvedās augsnais slāpeklis, lietotais slāpeklis un vai mēs varam sasniegt maksimumu ar lielām devām, vai mēs varam sasniegt maksimumu ar adekvātām devām un arī labu kvalitāti. Īsi es gribu minēt
to, kādus produktus mēs varētu izvēlēties, lai sasniegtu šo proteīnu. Protams, pamatā tas tomēr ir granulētais mēslojums, kas slāpeklis ar sēru, un jārai ir gan jārabela aksāna, gan jārabela sulfāna, kur abi divi produkti satur sēru un arī viegli uzņemamā, viegli šķīstošā formā, bet diezgan daudz saimniecības arī vēlas panākt un pacelt šo proteīnu tieši ar ārpusakņu smidzinājumiem, un tiek izvēlēti dažādi veidi produkti, kas ir teorētiski ūdenī šķīdināmi, bet tajā pašā laikā mums ir jāizvērtē šo produktu drošība augam. Tie ir dažādi sāļus saturoši produkti, kā piemēram kālija sulfāts, magnija sulfāts, arī karbamīds, bet es teikšu, šie nav formulēti produkti un viņi absolūti nav droši augam no tā skatu punkta, kā jau pat pie augstām temperatūrām šī augstā saules, pat, teiksim, tā augus var apdedzināt pat tīrs ūdens, nemaz nerunājot par to, ka jau šāda sāļu koncentrācija var dedzināt augu lapas. Gatis jau minēja šo vājo vārpu, kas ir tikko iznākusi. Un līdz ar to mans aicinājums ir aizdomāties un izmantot jau gatavus, formulētus produktus. Un šī gadījumā es runāju par Jaravita produktiem, kas ir ne tikai izejviela, ne tikai barības elements, bet vēl papildus vismaz 5-6 komponentes, kas ļauj šos produktus uzskatīt par drošiem augam. Un tas varētu būt Jaravita Tiotraks, tas var tikpat labi būt arī Jaravita CFK, tas tikpat labi var būt Jaravita Universal Bio, kas arī ir stimulējošs produkts un strādās gan uz kvalitāti, gan arī, teiksim, uz vispārējo tādu joprojām auga zaļumu. Kolēģi, pavisam īsu kopsavilkumu par to, ka mēs runājām. Gati? Tā tad vēl varam ietekmēt proteīns, un mums ir citi kultūra augi, ar ko strādāt, tā kā mēs noteikti satiekamies. Mēs no Agrikompostas esam vienmēr laipni saņemt jūsu zvanus un vēlamies jums palīdzēt. Ziemā laukos daudz jau ir padarīts, bet neaizmirstam, kad ir arī vasarāji, kuros jāierobežo gan nezāles, gan pārējie auga aizsardzības smidzinājumi, lai mums izdodas. Daiga? Jā, es gribētu teikt, ka tieši tāpat kā Ines, neaizmirstam par ziemā, jo tūlīt viss būs padarīts, lietojam mainīgu devu, lai paaugstinātu proteīnu. Ir arī vasarāji, kur strādā mainīgas devas, un laikam vēl arī tie formulētie mūsu mēslošanas līdzekļi, kas ir Jaravita, vasarājos vēl ir tikai jālieto, tā kā vēl darbi turpinās. Paldies! Mēs ceram uz labām ražām un tiekamies mūsu nākamajās epizodēs.